Iztramdīti kaķi ielu malās, pārsteigumā izbrīnīti ļaudis, lausti koki un vietām pusremontēti māju jumti, vakaru noskaņās Jānim Zāberam veltītais tenoru koncerts, bet pāri visam majestātiskā un cēlā mierā šķiet uzradušies no nekurienes debesīs lidojoši 35 gaisa baloni. Tāda ir šo dienu atmosfēra Madonā. Pēc pārdzīvotās vētras Madona un tās viesi ir saņēmuši skaistu dāvanu. Apceļojas daudzas Latvijas pilsētas, šogad starptautiskais gaisa balonu festivāls LMT Kauss notiek tieši Madonā un pulcē rekordlielu dalībnieku skaitu. Preses konferencē Madonas novada pašvaldības vadītājs Andrejs Ceļapīters atzina, ka festivāls ir atslodzes un baudījuma brīdis pēc pārdzīvotā aizvadītajā nedēļas nogalē. Lielākais, kas mums ir bijis, tas ir 32, 33 piloti. Šogad ir jau atbraukuši 35, varbūt rītdien vēl kāds pievienosies. Tā kā sākumā pieteicās līdz 40 balonu pilotiem. Tā kā tas ir milzīgs skaitlis un protams, mēs esam lepni un priecājamies par šo skaitli. Lai arī gaisa balons būtu pieskaitāms aviācijas pirmssākumam, gaisa balonu kustība arī mūsdienās ir populāra un pilotu brālība valstis nešķiro. Šogad sabraukušas 15 lietuviešu komandas dalībnieki arī no Krievijas. Kāpēc cilvēki gluži vai saslimst ar vēlmi lidot vēl un vēl, šķiet atbilde meklējuma gaisa balonu pilota Kristapa Frickausa teiktajā, ka runāsimies tur lejā, jo lidojumu laikā ir jāizbauda pats lidojums. Tas ir tāda romantika un interesanti. Es domāju, ka jebkurš mazs bērns sapņo par to, ka viņš varētu ceļojumā gaisa balonā doties kādreiz un arī vairāk vai mazāk arī literatūrā. Daudz par to minēts. Un tad, kad daži izaug lieli, izmācās par pilotiem un realizē savu sapni dzīvē. Pat pieredzējošākie piloti saka, divu vienādu lidojumu nav, katrs ir vienreizējs un unikāls. Ierastā Madonas zaļā ainava no gaisa šoreiz atklāja vērienīgus dabas postījumus un sagrautus māju jumtus. Lai arī finansiāli ietilpīgas, viena balona izbūve maksā kārtīgas apvidu mašīnas cenā, gaisa balonu sacensībās ir daudz prieka ne tikai gaisā, bet arī uz zemes. Un tad, kad jūs esat pacēlušies gaisā, kādas tās jūsu domas ir, vai tikai par to tehnisko pusi, vai arī varbūt ir kādas sevišķas izjūtas? Pirmām kārtām tehniskā puse, pirmkārt drošība. Un tad, ja paliek brīdis, tad var pavērties apkārt, pastīties smukus skatus, kādu rīta miglu, vai kaut kur kāda stirna aizskrien. Jo katrs lidojums ir neatkārtojams, nekad nav tā, kad ir 2 vai 3 vienādi lidojumi, katreiz kaut kur citur paceļamies, citur kaut kur nosēžamies, tā kā, vienmēr kaut kas interesants notiek. Gaisa baloni ir lieli un pūkaini, un tas ir viena no nedaudzajām lietām, ko līdz uz mājām nepaņēmis, jo viņus var tikai redzēt, un tas ir tāds neliels mirklis, tāpat kā varbūt kaut kas līdzīgs salūtam, ko arī uz mājām nepaņēmis. Un, tāpēc arī, protams, tas rada cilvēkos tādu zinām labestības sajūtu, un tas visiem tāds pacelāts noskaņojums ieraugot šos lielos gaisa kuģus. Lielākā vairums un lielākā daļa reaģē ļoti pozitīvi. Varbūt tās kādreiz kāds zemes īpašnieks nav īpaši sajūsmā, kad tur viņam lido pāri zemi un mēģina nosēsties, bet parasti jau komanda tad brauc pa priekšu sarunā, atļauju dabūnu, un tad arī nosēžamies tur, kur mūs ļauj. Joprojām Madonas pusē ik pa brīdim nolīst un uzducina pērkons, festivāls notiek un turpināsies līdz pat svētdienai, un skatītājiem lielāko sajūsmu sola gaisa balonu spīdēšanas šovs, krāsaina balonu parāde naksnīgajās debesīs virs pilsētas, varbūt kopā ar zvaigžņu lietu. Balonu piloti parasti novēl mīkstu piezemēšanos un pulkainus mākoņus.